Jūlijs kā tumīga putra bija visus apņēmis savās skavās. Anna jau nedaudz apvēlusies, saldi gulēja Raimunda veidotajā šūpulī. Katrīna ar jau palēnām atkopās no grūtajām dzemdībām, piepalīdzot mājas solī. Silva bēdu nomocīta, vairs neko lāgā negribēja darīt. Atsēdusies, lai pie pleciem pieskaras malvu ziedu galvas, Silva aplūkoja pagalmu. Nes kā Jēkabam iet, tik sen nav nekādu ziņu devis. Pēdējo, ko saņēma, bija pavasara pusē. Uz papīra pāris rindas lika saprast, ka dēls joprojām kuģo pa tālajiem ūdeņiem, tādu kā ilgāku pieturas punktu ir atradis vienā zemē. Ātrumā pat Silva nespēja dēla uzturēšanās vietu atminēties. Par skumjo notikumu, kas notika pavasara pusē, saimniece lūdza, lai šādu ziņu braucot uz pagastu, tad Valdis lai nosūta. Silva jau necerēja, ka dēls, it kā liels putns, savicinās spārnus un atlaidīsies uz dzimtajām mājām, tēti pavadīt pēdējā gaitā, bet vismaz, saņemot šo ziņu, varēs domās pabūt kopā ar pārējiem. Pārdomas iztraucēja pagalmā ieripojušie kaimiņu rati. Atbraucējs bija Liepiņa Annas mazdēls Miķelis, kurš tagad prasmīgi saimniekoja savā saimniecībā. Padevis labu dienu, atbraucējs nāca uz malvu pusi. Sveicieni no viņa sētas, varbūt ko var palīdzēt, izlīdzēt. Paldies, paldies, neko nevajagot, kā pašiem sokas, vai kartupeļi labi sauguši, pašu gan tādi kā panīkuši. Nu jā, varbūt tāpēc, ka ar visiem raibajiem notikumiem izvagoja tik vienu reizi. Vēl Silva uzzināja citu māju gaidāmās ražas un saimnieciskos jaunumus. Kā sarunas noslēgums, sekoja Miķeļa izvilktā, nu jau drusku paburzītā vēstule. Biju pagastā, pie viena paņēmu un atvedu, lai jums nav lieki jātriec zirgs. Pasniedzot, teica kaimiņš. Silva pateicās un aplūkoja aprakstīto papīru. Rokrakstu Silva atpazina uzreiz. Rakstītājs bija Jēkabs. Saprotot, ka vēstules saņēmēja alks pēc ātrāk atvērto un uzzināt visu tur sarakstīto, tad kaimiņš atvadījās un zirgam lika saprast, ka var no droši griezt uz savu māju pusi. Silva vēra vaļā vēstuli un sāka lasīt Jēkaba burtu un vārdu rindas. Sveiki jūsu pusē! Kā ta visiem klājas? Sen neesmu rakstījis, jo tiešām daudz darba. Vēl ir jāpabeidz visu iekārtot jaunajās mājās Brazīlijā, Santosā. Māja skaista, būs man paprātam. Bieži jau atminos par dzimtenes takām. Cerība varētu būt, ka jūs visus apciemošu tā, apmēram pēc gada, jo ātrāk patiešām netieku. Kā tad jums visiem iet? Tev pašai, tēvam? Nav jau par grūtu visi nepadarāmie darbi. Rūdolfs varbūt jau tēva godā. Mazajai Katrīnai kā? Zinu, ka tur lieki teikt, ka maza, bet man vienmēr viņa būs mazā māsa. Raimonds vēl darbojas ar saviem kokiem. Ja tiktu viņš te pie manis, kas te par kokiem, līki un taisni, pilns krasts ar tādiem, varētu grebt un ēvelēt līdz nelabai dūšai. Nobeigumā. Savās mājās nedzīvošu viens, bet gan ar brazīlieti Letīciju. Sapazināmies ostā, patīk man viņa ļoti. Un tad sveicieni visiem, apskauju tevi, tēvu un visus pārējos. Jēkabs. Silva vēstuli jau lasīja reizi 4, ja ne 5. Drīz jau varēs katru vārdu runāt no galvas. Viņa lasīja tās neskaitāmās reizes, jo nesaprata, vai acis nepareizi rāda, vai Jēkabs kaut ko sajaucis. Aiz veca paraduma raksta par tēvu, it kā viņš vēl būtu dzīvs. Galva tā jocīgi dunēja. Daudzie burti uz gaišā papīra saules apsildīti sāka lēkāt kā nevaldāmas kalnu kaziņas.
Saimniece nolēma, ka ies uz savu istabu atgūsies. Kaut kas no šī visa rakstītā viņai nebija saprotams. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.